Sveicināti YouTube skatītāji! Šodien gribu parunāt par tādu tēmu kā Latvijas meži. Ko šādā sakarā es gribu teikt, tas ir visiem zināma lieta, kad agrāk Latvijā mežu bija ļoti daudz, ļoti plaši, un tagad kāda ir reālā situācija, kad braucot garām daudzām vietām, kur tik tiešām es zinu, bija apkārt tik daudz plašu, skaistu mežu, ir palikušas tikai tukšas cirsmas, tas pats arī šeit, kur pašlaik atrodos, ir ļoti maz, un es pat īsti nezinu, kā to tagad pateikt, bet, tas ir vienkārši trakums, es nezinu, ko lai šādā situācijā saka, bet, tā tas nevar turpināties. Kaut kas tomēr būtu jādara šajā sakarībā, jo šitā, ja mēs turpināsim to visu izcirst, tas tā... Kas tur no? Ko tu dari? Iznīcinu mežus! Bet lūdzu, kur ir jūsu acu priekšā redzat, kā cilvēki gāž kokus, iznīcina skaistos mežus. Tu beidz noliec nost to cirvi! Ej, gulē! Es par šo sūdzēšos. Tu to saproti? Vai jums, jaunais cilvēki, nav vienalga? Nē, nav! Strādāju! Jūs nestrādājat, tā tas nav pieņemts un tā tas nedrīkst notikt. Vai jūs to saprotat vai nesaprotat? Lieciet mierā to koku. Jūs nolieciet to cirvi. Es strādāju! Saprati! Nē, jūs mani neiebaidīsiet. Man tevi atskaldīt! Jūs noliksiet? Noskaldīt! Jūs noliksiet to cirvi vai nē? Man tevi noskaldīt! Labi, pagaidiet. Kāpēc jūs šādi izrīkojaties ar Latvijas mežiem? Man malku vajag mājās. Bet malku jūs varat nopirkt. Tev, tu jaunais cilvēks. Es iztos pēc miljonāra. Es to es nezinu, bet, nav jau tik dārgi tas viss. Es to pēc miljonāra izskatos. Ko? Labi, Tu man maksāsi par malku? Labi, es saprotu, ka šoreiz mēs tik vienkārši laikam Tu man par malku nevarēsim turpināt maksāsi? šo video klipu, jo būs jāizskaidrojas ar šiem cilvēkiem. Tu man par malku maksāsi? Liecieties takšu mierā, es tikai uzdevu jums jautājumu, kāpēc jūs iznīcināt Latvijas mežus? Man šitie meži. Man vajag malku. Man jābaro sievu un bērni. Jūs to nesaprotat. Labi, liecieties mierā un vienkārši dodieties prom no šeit. Moš tu pats tūlīt dosies prom kā zaķis? Es nedošos, es nedošos nekur. Ļakas pār kājām ņemsi, ko? Ļaujiet man strādāt. Novāciet to savu kameru. Ko jūs ar mani viņu izdarīsiet? Es šo video klipu iesniegšu dažādās iestādēs. Davai! Man šīs ģērties, lai labāk redzat mani. Jā, būtu ļoti labi. Jā, redzat, tāda ir šī situācija, un par šo es jums gribēju pastāstīt, bet, redz kā, citu cilvēku klātbūtnē pat esot tiek iznīcināti meži. Ko šādā situācijā darīt? Es pat nezinu.